Can I have your attention, please? Can I have your attention, please? Stand-ups. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Stand-ups. Labvakar, Viktorija. Labvakar. Sieviete, kas var palīdzēt mums visiem atbrīvoties no problēmām. Protams, ja problēmas ir ar šķirošanu. Vienkārši šķiratlona treneri Viktorija. Tas, ko es gribēju teikt. Piedod. Jāšķiro, piedod. Šovakar mums tāds neliels sausais treniņš būs. Varbūt kādam liekas netipiski svētku nedēļā. Kopā atnācāt? Viss kārtībā, čelies arī agrāk nešķiroju. Tā. Bišķiņ savācamies. Tā, viena lieta, ko es gribēju uzreiz pateikt, sveiciens visiem svētkos, kam tur sieviešu diena, kam piekdiena. Starp citu, un piekdienas vakarā cilvēki izskatās tipiski tā kā atkritumi mūsu rūpniecās, pārstrādājušies. Kāds zina, kas ir tipiskākais šķirotājs Latvijā? Bomzis, kāds bomzis, sieviete. Mēs nesen veicām pētījumu, kurā parādījās uzskatām tas, ka tipiskākais šķirotājs Latvijā ir sieviete, un tas, man liekas, likumsakarīgi, jo kamēr sievietes atšķirt neskaitāmas koku sugas, vīrieši izšķir divas – cērtamās, necērtamās. Un vispār ar šķiratlonu mums tā kā nevajadzētu būt nekādām problēmām, tāpēc, ka pirmkārt, mešana, tas mums ir jau asinīs, jā? Varbūt izņemot basketbolu izlasi Latvijas. Tad pārstrādāšanās arī ir skaidrs. Varbūt Rīgas domai mazāk. Un šķirošana. Katram normālam latvietim, sevi cienošam latvietim, mājās ir maisiņš maisiņiem. Plastmasas maisiņš, plastmasas maisiņiem, papīra maisiņš, papīra maisiņiem. Protams, nevar arī izņemt tādas kategorijas kā izejamie maisiņi. Un tādi maisiņi, kurus var izmantot kā miskastes maisiņus. Un arī šitie sievišķīgie maisiņi, vīrišķīgie maisiņi. Un ja šitādam cilvēkam vēl pasaka, ka tagad tu veikalos nevar ņemt maisiņus, tad viņš uzreiz ievieš maisiņu neņemamajiem. Ka es ieviešu šķirošanas konteinerus, tad viņi ir pa tālu, nereāli tālu. Jūs vispār zināt, kas ir tālu? Un reku puikām Eirovīzijā uzvarēt, tas ir tālu, nereāli. Otra lieta, par ko vienmēr sūdzās. Pārpildīti konteineri. Tas konteiners pie Dailes. Vienmēr pārpildīts, ja, pie Dailes teātra. Bet, mīļie ļaudis, tas ir teātris. Tur met. Iedomājieties, kas būtu bijis, ja mēs viņu būtu nolikuši līvu laukumā. Vienkārši gribas spēks un neatlaidība. Ja mēs iet uz konteineriem tik neatlaidīgi kā Markus Rivu uz Eirovīziju, mēs jau būtu šķiratlona lielvalsts. Bet, zini, par ko es reāli pārdzīvoju? Par to, ka jums lielākai daļai liekas, ka tas atkrituma kalns Getliņos ir maziņš. Bet tu taču zini, ka viņš nav maziņš. Viņš ir, visvairāk man sāp, ka viņš ir reāli virs vidējā. Reāli. Un vairāk drīz tur atkritumiem vispār nebūs vietas. Kā viņus samazināt? Jā, ir divi varianti. Viens ir skatīties caur ūdeni. Bet otrs variants ir šķirot un pārstrādāt. Tev vispār te arī daudzas lietas ir gan pārstrādājamas, gan šķirojamas. To, ka visu nevar mest vienā vietā, te puikas reāli parāda. Bišķiņi ir jāšķiro. Naurim reizēm tie joki tik organiski, bet organiskajiem arī ir savi konteineri, jā? Komposts. Tās ielenes arī. Tie ir pie vieglajiem atkritumiem iet, jo riktīgs bleķis. Un tev daži joki. Viņus arī vajadzētu tā arī atstāt uz papīra. Ļoti labi aizies makulatūrā. Ieturam.
Nav jau tā. Ir jau arī kaut kas, kas jums ir baigi labais, piemēram, kozmens. Un tad, ja ir kaut kas vienreizējs, tad tas ir kozmens, bet vienreizējos nešķiro. Atkal liekas piesārņojums. Nē, protams, sorry, Džek, es varbūt bišķiņ tāds traštalks, tā ir mana ikdiena, ja? Vienīgais, ko es varbūt nešķiroju, tas ir bazars. Bet, ja jums ritīgi kaut kad vajag kaut kādu sievišķīgu tādu pieskārienu, ja, lai te visu savestu kārtībā, jūs man mierīgi dodat ziņu, jo ja ir kāds cilvēks, kas zina, ka ceļš līdz slavai ir īsāks kā līdz konteineriem, tad tā esmu es. Jo mana seja ir uz miskastes mašīnām. Labi. Redzu, meičukiem baigi smieklīgi, ja? Ziniet, kas būs smieklīgi? Ka tās puķis, kuras jums uzdāvinās 8. martā, beigās tāpat dabušais. Šķirojam. Ja? Tas viss. Īsi un konkrēti. Paldies jums. Paldies tev! Paldies, Viktorija! Piefekti!